Господи, прости, помоги мне, Боже, kрест svoj donesti. Mēs esam tik bagāti ar savām tradīcijām, savu kultūru. Katrs no mums to var izskopt un piekopt, godinot senčus un izglītojot jauno paudzi. Šajā procesā ir svarīgi būt arī atvērtiem pret citautu kultūru. Šodien devāmies uz Preiļu novadu, lai tiktos ar Moskvinas vecticībniekiem. Visiem cilvēkiem ir jautājums, kāpēc Moskvinā latviešu zeme ir, ja? Tātad, kad atnāca vecticībnieki, tad, protams, ka viņu varbūt apsauca par Maskavas Jānim, ja? Un pirmais nosaukums bija Maskjāni. Vēlāk parādījās nosaukums Maskavieņa, tāda maza Maskava, ja? Un vēlāk gadsimta sākumā, ja? Tad sākam lietot citu nosaukumu Moskvino, ja? Ar diviem O. Tā ir palika līdz 1991. gadam, kad jau sāka latviski veidot nosaukumus, un šodien mēs esam Moskvinā. Moskvinas vecticībnieku draudze ir pazīstama kopš 17. gadsimta beigām, kad senās ticības sargi, kuri Krievijas pareizticīgo baznīcas lielās šķelšanās laikā beiga no dzimtajām pusēm, atrodot patvērumu Borha zemēs. Pašreizējais lūgšanas nams, kurš veltīts Dievmātes patvērumam un svētajam Nikolajam, tika uzcelts 1877. gadā. Līdz 1940. gadam draudze bija viena no lielākajām lauku kopienām Latgalē. Tā pulcēja vairāk nekā 2000 ticīgo. Kad Krievija notika tā baznīcas šķelšana, pareizticīgas baznīcas šķelšana, ja, tad, protams, ka cilvēki meklē citu vietu, ja, kur varētu saglabāt savu ticību. Un viņi bēga no Krievijas uz visādām pusēm, un kādas ciematas pilnas, ja, pilna sastāva vai pilna ģimeņu sastāva pilna, ja, bēga uz Prusiju, uz Austrum Poliju, ja, bet pa ceļam viņi redzēja, ka šeit ir arī labas vietas. Un tieši tajā laikā kungiem vai baroniem, ja, bija brīvas zemes. Ja. Un tā uz šo zemi atnāca krievi cilvēki, kuri tā glabāja savu ticību, vecu ticību. Ja. Un latviski tas ir vispārēzākais nosaukums vecticībnieki, ja, tāpēc, ka krievu valoda starā обрядцы, tā nav pareizi. Ja. Мы не храним старые обряды, мы храним старую веру, ja. Un sevi mēs saucam par staraveri. Moskvinas lūgšanas namā zvanu tornī atrodas zvans ar pārsteidzošu vēsturi. Zem tās skaņām laulājušies pazīstami Krievijas cilvēki, kā Maskavas mākslas galerijas veidotājs Pāvels Treķakovs un mecenāts Sava Mamontovs ar savām līgavām. Jāsaka, ka no Moskvinas draudzes nākuši daudzi garīgie tēvi. Šeit vienmēr bija izglītoti un spēcīgi dziedātāji, kurus aicināja kalpot pat Rīgas Grebenčikovas baznīcā. Vecticībnieki vienmēr bija labvēlīgi pret Latviju, tāpēc, ka viņa deva šeit pajumtu. Ja? Daudzi skaita to par dzimteni. Nu, piemēram, es piedzimu Krievijā, tā sanāca, ja, kā mans tevs bija izsūtījuma, un tur viņš veido savu ģimeni, un pēc tam mēs atbraucam uz šeini. Ja? Ir cilvēki, kuri no Baltkrievijas atbrauca uz šeini, bet vienalga, mēs dzīvojam tajā valstī, ja, kur ir ļoti labvēlīga attieksme pret vecticībniekiem, ja, un es domāju, ka nevienam nav nekas pret. Ja. Mēs mīlam šo zemi, un es pati ļoti daudz pabraukāju pa pasaulē, ja, kaut kur dzīvoju 12 gadus prom no Latvijas, bet vienalga dvēsele bija šeit, Moskvinā vai Preiļos, ja, es gribēju atgriezties, ja, tā ka es nezinu, nekad nedzirdēju, kā cilvēki ir pret. Pateicoties aktīvam kultūru izglītojošam darbam, daudziem ir iespēja izzināt vecticībnieku būtību, viņu ticību, paražas un kultūru arī šodien. Ar sabiedriskām organizācijām es biju saistīta jau sen. 1997. gadā ar saviem domu biedriem mēs izveidojam Preiļu novada Slāvu kultūras un izglītības biedrību. Un to es vadīju no 1. diena līdz 2005. gadā, kad aizbraucu strādāt Lielbritānijā. Tur es sākumā domāju, nekāda
saistību ar sabiedriskām organizācijām, bet, kad pārcelos dzīvot uz Londonu, jā, tad uzreiz paliku par aktīvu dalībniecu Krievu kopienā. Un tad pēc kādu laiku, tas bija 2010. gads, jā, es izveidoju tur vectecībnieku kopienu. Pirms nekad tāda gadījuma nebija. Ne Īrija, ne Lielbritānija. Un viena diena es uzzināju, ka Latvijā parādījās kultūras vēstnieku kustība, kuru atbalsta British Council fonds Latvijā. Un man bija tāda vēlme, ja tikt uz kursim, uz nometni, ka es savai meitai teicu, zini, nākošreiz obligāti piedalīšos. 2017. gada izsludināja kursos. Es uzreiz aizsūtīju savu pieteikumu un bija apstiprināta, un tad decembrī es paliku par Latvijas kultūras vēstnieku. Ja? Un nākošajā gada novembrī skatos, ka nometnē. Un tad es tiku uz nometni, un pirms es redzu dalībnieku sarakstu. Man ļoti interesēja daži uzvardi, ja, tāpēc, ka es domāju, ka vajag aizbraukt, vajag tā iepazīties tuvāk un tad sadarboties ar šitiem cilvēkiem. Un kad mēs tikām uz Madonas pusi, ja, un es ieraudzīju Laumu, tik skaista mīļa sieviete, ja, ļoti daudz mums palīdzēja, un tad nometnē mēs izstrādājām mazu projektiņu, un kad mums piedāvāja izveidot grupiņas, es uzreiz uzaicināju Naujienas muzeja direktori Evitu un Višķu sabiedriskās centra vadītāju Annu, un paziņoju meitenes, mums varētu būt viena tēma – vectecībnieki, ja, un tad mēs ļoti tā labi aizstāvējam savu projektu, un pēc 2 mēnešiem zvana Lauma un saka, ja es tev zvanu, tad gribu kaut ko piedāvāt, ja? Tu vari realizēt to lielu projektu. Un tad no 18. gada janvārī līdz mārta mēnesim, ja, mēs ļoti čakli pastrādājam. Mums bija radušas darbnīcas gan Prieļus, gan Naujienē, gan Višķos. Tad mēs mācījāmies pīt jostas, kuri izmantoti Krievu apgerbos. Tad mēs mācījāmies taisīt speciālas spilventiņas padrušņiki, kuri izmantoti lūkšanas laika, ja, un vēl tāds liestovka, viņa ļoti līdzīga rožu kroniem, un vēl taisījām no lupatas lelles, bet galvenā tēma bija apgerbs. Ja? Tad pēc vecām bildēm mēs mācījām, kā cilvēki bija apgerbti, ja? Kādu apgerbu veidi bija. Un marta mēnesi pirms noslēgt savu projektu, mēs uztaisījām lielu izstādi. Viņa patiešām bija liela, tāpēc, ka trūka telpu. Mums bija 2 lielas istabas muzeja. Un pēc projekta beigšana šī izstāde vēl bija gan Naujienes, gan Višķos, un vēl livāniešie, ja, arī pieprasīja uz savu pilsētu, kaut viņi mūsu plānus nebija. Projekts beidzas, bet nebeidzas mūsu darbs. Lieta ir tāda, ka to, ko mēs sākam pirmā projekta, kuru atbalstīja British Council, un sadarbības platforma, taisa Laumas organizācija mums palīdzēja. Ja? Mēs turpinājām savu darbību un realizējam vēl 2 projektus 2 gadu laikā. Ja? Atkal bija visaistīta bija ar vectecībnieku vēsturi un ar vectecībnieku kultūru un, protams, kā ar apģērbiem. Jau 4. gadu pēc kārtas British Council, jeb Britu padome, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē, Baltijas valstīs īsteno vērienīgu programmu Kultūras piesaisti cilvēki cilvēkiem, kas palīdz dažādām kopienām darboties kopēju mērķu vārdā, mudinot uz sadarbību un vienlaikus stiprinot Latvijas, apvienotās karalistes un Baltijas valstu savstarpējās attiecības. Ziniet, man tā patika Latvijas kultūras vēstnieks. Es visu mūžu gribēju tas augtis laikam, ja? Tāpēc, ka patiešām es ļoti sen nodarbojos ar kultūru un ar starpkultūru, ja? Un es domāju, ka tas dod daudz atbildība, ja?
ir par to, ko tu darīsi, ja, un kā tu darīsi to. Tas ir gods par turpinājumu, British Council turpinājumu. Ziniet, nesen es saņemu message no savas kolēģis, Naujinas muzejas direktore, ja, kura bija pirmā projekta kopā ar mums. Davai zamūtim что-нибудь, skūšana žits. Jā, un es domāju, ka mēs turpināsim, tāpēc, ka tieši Naujenie Viški, jā, mēs blakus šeit esam, un ja būs iespēja kaut ko vēl izdomāt, jā, mēs iesim uz to ceļu.